Un tagad apgūsim jaunus vārdiņus, skatoties grāmatiņu un attēlus. Skaties un nosauc vispirms kopā ar mani un pēc tam atkārto pats šo teikumu. Lūk, šodien mēs skatīsimies lietas, kas ir atrodamas grupiņā. Arī pēc tam, kad esi nosaucis to lietu, vai rotaļlietu, vai mēbeli, atrod grupiņā, kur tā ir, un vēlreiz nosauc, vai parādi. Darbojamies, esi gatavs? Apsēdies, jā, un klausies uzmanīgi. Tātad mēs skatīsimies lietas apkārt grupiņā, un arī tās pašas lietas būs attēlotas arī grāmatā. Un noteikti tās ir lietas, ko tu lieto ikdienā. Vispirms atrodi, kur grupiņā ir krēsls. Tas ir krēsls. Kopā pastāstam. Tas ir krēsls. Un tagad apskaties, kur ir tavs krēsls. Un tā ir grāmata. Kur grupiņā stāv grāmatas? Tas ir plaukts. Kopā atkārtojam. Parādi ar roku, kur grupiņā ir plaukts. Tas ir auto. Atkārtojam. Jā. Tā ir plīts. Un parādi, kur grupiņā ir plīts. Tie ir trauki, rotaļu trauki. Tas ir galds. Atkārto arī tu. Un tas ir zīmolis. Kur stāv zīmolīši? Atkārto. Tas ir zīmolis. Tie ir spilveni. Vai tu sēdi uz spilvena? Atkārto. Tie ir spilveni. Tā ir gulta. Leļu gulta. Tas ir plaukts. Šis plaukts ir ar durtiņām. Atkārto. Tas ir plaukts. Tā ir spēle. Kur stāv spēles? Jā, oranžā plauktā stāv spēles. Tas ir spogulis. Kopā. Tas ir spogulis. Tie ir kluči. Atkārto. Skatāmies tālāk. Tā ir spēle. Jā, spēļu ir daudz. Atkārto. Tās ir otas. Atkārto. Otas. Otas. Tā ir krūze. Tie ir attēli.
Jā, vēlreiz. Tie ir attēli. Tā ir karote. Tā ir karote. Tā ir rotaļlieta. Tā ir rotaļlieta. Tās ir šķēres. Atkārto. Tās ir šķēres. Un tas ir papīrs. Tas ir papīrs. Tā ir palodze. Tā ir palodze.